Kas tavs skats ir? Superīgi, ne? Tā lifts sev tur uzved augšā. Čipa kartuņas, skudurs atverās. Tas normāls penthausiņš. Baigi uzrunāt tā vietīgi. Uzrakst vēl vienu bezgalības balvu, tad jau varēs nākamgad atļauties. Meklē pārvaldnieku. Jā, meklē pārvaldnieku. Atnāk tev vajagais Pauls, jā. Man vajag apakšā tekstu. Man nav vajadzīgs īpašs vai tur, teiksim, kaut kādas tur mīlas mokas vai kaut kas tāds, jā. Nav konkrētas tādas situācijas, kurai būtu jābūt, lai rastot dziesmas. Kaut kā uzreiz aizķerās, kaut kas, un rokas sāk spēlēt, un notiek kaut kāda tāda miedarbība galvai, pirkstiem un tembru vēl un visu pārējo, ko tu esi izvēlējies. Pirms nospēlējis tā dziesma, izdara dažas remonta darbiņas, kaut ko bišķi pieriktie pieķīlē, bet jā, pamatā rodās ar vienu divreizēju nospēlēšanu. Lai kāds pamēģina uztaisīt, tad viņi redzēs, kā tās dziesma. Man piezvanīja Grāvis un teica, klausies, man te ir viena melodija. Man te, nevis es uzrakstījis, bet man te ir viena melodija. Mēs neko nezinām, par ko tā dziesma ir, bet nosaukums ir Gaiss. Krēslam, viņš jau parasti uzraksta tiem saviem negatīviem kaut kādu tādu. Arī šim gabalam bija tas uzraksts Gaiss. Gaistoši krāšņa, aizslīdiena, gaisīgas domas, galvā skrien. Tam jābūt arī kaut kam jaunam un kaut kam tādam, kas motivē ieguldīt lielu darbu, jo es pie šī gabala arī, jāsaka, es strādāju ļoti ilgi. Es tur katru milimetru tur pētīju. Ja komponisti vai dzejnieki zinātu konkrēti, ka es rakstu, un tas ir tīkami klausītājiem, tad jau nevajag īpaši saspringt. Tas ir tīkam, tas ir tīkam, tas ir tīkam. Man te viss griežās, autortiesības griežās, koncerti iet. To jau nekad nevar uzminēt. Bezgalība, kas tiek ietverts, un tā bijīgi, es attiecos par šo vārdu, kas tiek ietverts šīs balvas tā kā nosaukumā. Un tas ir tomēr tik kaut kā mistiski un tik dīvaini. Pirmo reizi tā kā... Tu savēlc ar mūžību, kaut kāda bezgalība ir mūžība, vai ne? Ārprātīgi ietekmīgi izklausās. Jā. Autortiesību bezgalības balvu saņem Aigars Krēsla, Rolands Ūdris un Aigars Grāvers par dziesmu Gaiss, kā visvairāk skanējušo muzikālo darbu radio, televīzijā, koncertos.